Onorevole Karins per 2 minuti. Prego, onorevole. Godājamais priekšsēdētāja kungs, godājamais ministra kungs, jūs jautājumu esat saņēmuši, šodien es runāšu par jautājumu būtību. 200 metru garš helikopteru bāzes kuģis ar iespēju vienlaikus uzņemt 16 smagos helikopterus, 40 tankus, 900 karavīrus, krastā izsēdināšanas laivas un kas ir aprīkots ar kara slimnīcu. 4 šādus agresīvus kara kuģus Francija vēlas pārdot Krievijai bez konsultācijām ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Es atgādinu, ka pirms pusotra gada Krievija uzbruka savai kaimiņvalstij Grūzijai un joprojām nepilda Francijas prezidenta panākto pamieru vienošanos. Krievija arī pērnā gada rudenī veica kara apmācības pie Igaunijas robežas Baltijas valsts ieņemšanai. Es jums visiem vēlos uzdot vienu jautājumu. Kas ir Eiropas Savienība un kāpēc tā mums ir vajadzīga? Pavasarī, kad finanšu krīze ļoti smagi skāra Grieķiju, Eiropai bija izvēle – palīdzēt vai ļaut Grieķijai grimt. Izrādot solidaritāti, Eiropas valsts izlēma Grieķijai palīdzēt, jo bija kopīga dalībvalstu izpratne par to, ka pasliktinoties finanšu situācijai Grieķijai, tā pasliktināsies arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ārējās drošības joma nav nekāds izņēmums. Arī šajā jomā līgumos esam apņēmušies rīkoties solidāri. Daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nopietnas bažas par to, kur un kādiem mērķiem Krievija izvietot un izmantot šādus agresīvus kara kuģus. Darba vietas Francijā ir svarīgas, taču tās nevar radīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu drošības rēķina. Kolēģi, es aicinu nepieļaut jebkādu bruņojumu pārdošanu trešajām valstīm, kamēr jautājums vispirms nav apspriests padomē, un ir pilna pārliecība, ka šāds darījums uzlabotu, nevis pasliktinātu drošības situāciju visā Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību.